Okay, kas ir bijusi tava vismīļākā vieta, kur tu esi bijis? Kur tik tu neesi bijis? Also? Kur es neesmu bijis. Mīļākā vieta būtu Islanda. Mīļākā vieta, kur es esmu bijis. Huizin, bet man ir ļoti daudz atmiņas no Marokas palikuši. Kāpēc tieši Maroka? Āfrika. Man tur dahojā, kas notika. Kas tur notika? Man tev chronoloģiskā secībā stāstīt. Jā, protams. Mēs jau vecam Āfrikā. Tas viss safe, mēs ejam. Kur mēs palikām? Pirmā pilsēta bija Fesa. Tā kā man šeit top 3 bīstamākā pilsēta, jā, kas vispār ir Marokā, jā, ķip. Mēs sastrādājāmies savu friend grupu. Bija tāda rasna čiepa. Iesaukt sarkanu galvīti. Rasna, apaļīgi. Rasna, smirdīga, dauna. Varu bildes uzlikt. Nevajag. Mēs kaut kur dabūdam šmigu, jā, nav svarīgi kuru, jo tur nedrīkst nopirkt, tur nevar nopirkt. Bet mēs kaut kā pāri robežai atvedām, kas ir ļoti nelegāli īstenībā, un tas tu cietumā sēdēt par to un šeit, bet mēs still pārvedām. Tehniski tu nevarētu sēdēt cietumā, tāpēc, ka tu esi nepilngadīgs. Tā ir Āfrika. Tur nav likumu vispār. Ja tas baltais, tā jau ir sašņot. Okay. Mēs dzeram, un mēs esam 4 mūsējie no friend group, un vēl 3 random kaut kādi. Un mēs visi dzējām savā starpā, tie random kaut kādi 7, 8, 9 gadi, opšam kaut kas tāds. Viens bija točna 9, viens bija točna 8. laikam. Vai 8. un 9. Huizin. Un viens bija kaut kāds, viņš bija gadu jaunāks par mums. Un mēs kaut kādi sīkie maunoja, mēs pirmajā stāvā dzīvojām. Mums pie loga kaut kādi sīkie maunoja, visu laiku pie loga un kaut ko skatījās, mums kaut ko bļāva virsū. Tas fujeks, viņš zina kaut kādas 5 valodas, right? Viņš kaut ko viņiem spāniski uzdiešu augumā, lai viņi atpišās. Un tad es sīkie pasaucas kaut kādu savu sensi vai kaut kādu savu vecāko brāli. Mums bija jāskaidrojas, un mēs skaidrojām, tad kā mums mēģināja no logiem tās reistas noņemt nos, un tā kā mums nogalināt, jā, un... Kā tajā brīdī? Vai tev likās, ka tev nogalinās? Nē, man bija pohis, bija dzērs. Es par to laiku taisīju hēnu, tā uz kākla man bija rakstīts. Jā. Kas tev bija rakstīts? Mēs bijām matching tetovējumu ar vienu šiepu, so mēs uzrakstījām viens otru vārdu šeit, uz kākla. Jā. Okay. Moving on. Pa dienu vai vakar, mans draugs aiziet tajām random čiepām 2 trietā prom. Un to manu džeku apzauga 20 čigāni, 20 vietējā marokieši, jā. Es tur nebiju, bet viņš man stāstīja, es atstāstu to, ko viņš man stāstīja. Viņš visi viņam prasa naudu, jā, visi grābstās, dod naudu. Viņš dod kādam par kaut kādiem, nezinu, 20 centiem, tas ir daudz, vai 2 eiro katram, viņš kaut kāds 20 eiro izdalīja. Un tad viņi vēl prasa, dāja vairāk. Un tu viens fujaks paņēma rauku, un otram fujakam, iemauca vienkārši, opšam žolska. Tur viņi piekāva to fujaku, kurš prasīja vēl tā kā, jo viņi sāk aizsargāt tie, kas viņam iedeva, Viņš vienam iedeva kaut kāds 3 eiro, un viņš tad sāk kauties tiem, kas tā kā pārējie, Okay, so, no RMMT ir tāda operatora 4. kurs. Ānu viņu sauc. Un viņa gulēja sarkanu galvīti, to rasno daunu, vienā numuriņā. Un tā sarkanu galvīti nāca tajā dienā uz viesnīcu. Viņa kaut kā citur pazuda, neviens nezin, kur viņa ir, viņai telefons izslēdzies. Neviens nezin par viņu neko. Nākamajā dienā mēs uzzinām, ka viņa bija... viņa sūtīja snapu, kā viņa dzerītīgi, bārā kaut kādā, es nezinu, tur nav bāra, kur bija pirkt alkoholu vispār. Viņa pamanās Džeka dzīvoklī izvarota laikam or something. Viņa tā viņa lielījās ar to, jo viņa jau kaut kādu 4. vai 5. reizi tikus izvarot. Kāpēc? Viņai 15. Viņai 15 gadi. Tas viņai fetišs, tas viņai liekas, cool. Uzmanības trūkums and something. So, jā, nākamā pilsēta bija... Huizin. Laikam Marakeša. Es gan nosiņoju. Tur bija kādi 50 grādi. Un autobusā bija 70 grādi, tāpēc, ka mums kondīška nestrādāja. Vai pat vairāk.
Man sāka asiņot deguns, un viņš tā kā, man nekad mūžā nav tā kā randomā sācis asiņot deguns. Man sāka asiņot deguns. Viņš nebeidz asiņot kādas 40 minūtes vai something. Es tu spļauju asins krāps, tāds blēs nomirš, man paliek slikt no asinības. Noģība. Tas direktors tā viss ceļojuma aģentūras. Es neteikšu kurs, jo man sašņojuries pēc tam mafija. Tas asitīs. Viņš brauca autobusu, viņa autobusu, bet viņam nav tiesības. Viņš vienkārši brauc, mēs gan avarējam kaut kur, kaut kādā vārtos, apšam kādos vēsturiskos vārtos, mēs gan avarējam tur. Bet viss safe, mēs braucam vienkārši ar viņu ekskursijā ar autobusu tur. Viņam nav tiesības šāds, vai, maucam, Nav ko zaudēt. Jā, nav ko zaudēt, viņš tāds smaidat, mājiet, un policistiem liksies, ka viss kārtībā. Ok, nākamais. Es paliku Agadīrā tā kā okeāna pilsēta, Korta pilsēta, samšit, mēs dzērām, dirsā mēs dzērām, tā kā mums bija ļoti daudz alkohola, sev uzlikšu bildes. Es saindējos. Nē, pirms es saindējos. Man blakus istabā gan iznosiņoja meitene. Es sāku, viņa pārsita galvu, lecot no kaut kāda stāva or something. Viņa bija uz jumta uzlīdus, un viņa noleca nost. Un tā viņa pa trepēm noripo, un viņa pārsita galvu, tā kā dirsā to vajadzēja šūt. Bet es to neredzēju, jo es tā kā nebēju redzēt, jo es tā kā ģīpst nosnauj tā visu sūdu. Es sadomājos, un es to meiteni tā kā pazīstu, viņa bija mūsu friend grupā, right? Tā kā visi tur, visas viesnīcas, tā kā visi viesnīcas bija tikai mums. Visi vienkārši ienāk mūsu numeri un tā kā kaut ko, kliedz, kaut ko raud, kaut ko, zvana kādam, ej, tu dirst. Opšiem es sāku lemt no tās savā istabā, jo es tikai dzirdu, kas notiek. Es negribēju aiziet. Svemi, ok, safe, kāds stundas tur bazarēja vienkārši, runājam, ka tēči iepa īstenībā, viņa vienkārši, viņai kaut kāds uzmanības trūkums, jā, viņai nav tik trāki vienkārši. Nē, bet bija dirsā peļķi, bija asiņaina peļķi, right? Un kaut kas tāds. Pēc tam es sāku vēmt visu savu kuņu sulu kādas 5 stundas straight. Tā kā vienkārši svēmu 5 stundas. Tad es temperatūru laikam 2 dienas steigāju, tā kā, man likās, ka tas hāja, bet es neesmu hāja. Es vienkārši steigāju tā kā dārziņas, 2 dienas nogulēju. Jā, un tur bija, tajā viesnīcai īpašnieks. Viņš nāca pie mums un teica, ka viņam dzimē, viņš tur taisīja, viņš tur roloja hašišu and shit and something like that. Es tur nebiju, bet tur bija, es sapratu, dirsā. Jo es aizgāju vēl uz citu numuriņu, tur vēl cilvēki vēm, vienkārši crazy. Un viss nav alkohola vai no tā hašiša? Neviens nezin to. Tas nebija hašiša nemaz, jā, okay. Neviens nezin no kā viņa vēm. Viņa vienkārši visu vēm. Vienkārši vēm. Jā. Atpakaļ Eiropā. Atpakaļ Eiropā nekas nav tāds noticis. Citos braucienos ir noticis dahujās lietas Eiropā, bet jā. Apšiem tas bija bišķiņ tā īsumā pa Āfriku. Kas apmēram notika Āfrikā, Apmēram. Bet es nesaprotu, kā var saindēties no alkohola. Viņa tā ir krūta kaut kāda, jo tur nav legāls alkohols. Jūs tur pirkāt, Es pirku veiklā, bet, tā nav kaut kāda ļārka, normālā veiklā es nopirkšu, jā, bet es nedomāju, ka tas saindēs no alkohola, bet no kaut kādas huņas, ko es apēdu, gan jau. Ko jūs tur vispār ēdāt? Kāds bija jūsu diēta? Pringles un Red Bull. Nekas cits. Vienreiz apēdu pīcu, viņa bija drausmīga. Un 2 milkshakes izdzēru, viņa bija drausmīga. Nekad Pieturējies pie Pringles. Jā, mēs ēdām vienkārši Pringles, dahujā Doritos un Red Bulls. Tas bija viss sastāvs kādu nedēļu. 2, varbūt mēnesi. Jā, mēs ēdām, mēs neko nedām. Un tu brīnēs, ka mēs tu vēmi no Pringles un Red Bulliem. Tas tā kā... Es jau vēmu tikai Āfrikā, Es neatceros, ko es Āfrikā ēdu, ja godīgi. Man nav nejaus. Kaut kāds roltons mēs nopirkām. Atmiņas zudums. Roltoni. Man ir visu uzfilmēts, to es zinu, ka man ir visu uzfilmēts. Pierādījumi visam ir. Jā, visam ir pierādījumi, ko es darīju tur.
Tev nav tā kā bail, ka tev... Mēs ēdām čips vienkārši. Tev nav bail, kāds tev, piemēram, uzhakos telefonu redzēs, tā kā absolūti viss, kas tev telefonā. Nā, man nav nekas tāds. Man viss legāls. Tā kā man nav nekas tāds telefonā, ko es nevaru rādīt. Tikai varbūt, kā es izstījos pirms 3 vai 4 gadiem, ja, ko es nebādu, lai kāds redz. Nē, pagielēts kādu bildi pirms 3 vai 4 gadiem. Nē. Kas ir bijusi trakākā vieta Eiropā, kur tu esi bijis? Trakākā, tā kā krimināli trakākā vai piedzīvojumu veidos. Piedzīvojumu veidos. Trakākā Budapešta. Tur man kaut kāds prikals notiek. Ko darīja Budapeštā? Es esmu 2 reizes, ne, es 3 reizes, 4 varbūt bijis Budapeštā, bet 2 reizes bija tāds ritīgi krūtas. Es pastāstīšu tikai vienu reizi, kas ir notikts, tipo, ja pēdējā diena ceļojumam, un es taisīju mega tūsu savā hostelī. Manā istabiņā jau dzīvoja 16 cilvēki, un es saucu vēl, un tur kā bija ieplānots kādi 50 cilvēki, bet tur kaut kāds tā rasnā smirdīgā kūca ar savu draudzeni sāka mest ārā viņas, Party poopers. Jā, es tur, labi, chronoloģiski secība. Mēs dabūdām vissliktāko viesnīcu. Mēs ejam skatīties viesnīcu, mēs redzam plikus cietumniekus, un mūsu čoma istabā mana čoma veceņu istabā, viņš koļās ar čiepu tur. Tur bija cietumnieks kaut kāds, jā. Mums ielaid numuriņā, mēs ejam pret alkoholu, cīgas, visu mēs pērkam. Mēs sākam dzert, mēs kaut kādā drangējam, es gribēju, uzfilmēt šovu, jā, atbild nepēc jautājumu, tu dzer. Un tā kā Pāļu bazarā tur bija visi alkoholi un vienkārši dzert, vieglākā, stiprākā. Tas neizdevās, tas šovs jau visi gribēja dzert un nevis skatīties, kā es dzeru. Mēs vienkārši sākām kāpāt visu pēc kārtas. Man palika hujo, man palika hujo. Bet tas nav svarīgi. Nav svarīgi. Es savu čomu Sandijs. Viņš ir 9. gads, viņam gadu 13, 14, 15 gadi bija, jā. Viņš kā rītīgi daudz fujaks no ķēngrega, viņš baigi tūsēja mums. Viņš pārmanīja autobusā, ja mums vienkārši dzertu, autobusā. Ja mēs kā to braucienu visu nedēļu vienkārši nodzērām, Kuru ceļojumu tu neesi nodzēris? Pirmo un pēdējo. Kurš bija? Vidējais bija nodzerts. Ok, es tagad sāku daudz stāstus fucking atcerēties. Ok, turpināt par Budapeštu. Es aizgāju citu viesnīcu, jo pirmkārt, ir kaut kāda blakus viesnīca 3 minūšu attālumā. Es rakstu vecinājumu, davai man vajag cīgu, anesmu cīgu. Viņas atnāk, viņām nav cīgas, viņi tad, es domāju, ka tu mums iedosi cīgu. Tāds, nav cīgas, viss. Huļi bļodni. Nav cīgas. Okay. Un tad viņi sauc uz savu viesnīcu. Es esmu to čomu Sandiju 9. gadu. Mēs ejam uz to viesnīcu. Mēs esam tādā lupatā, mēs kāpām pa tām trepēm, mēs krītām pa viņām lejā, apšam tur dirsā bija. Un mēs sāku bazēt kaut kādu šiepu pa logu, viņi kā iekšā istabiņā un tur kā logs. Ciet. Es izdomāju ielīst par to logu. Man liekas, tas ļoti funny. Es nesaprotu, kāds cilvēkiem saka. Čiepēdēļ tā sākās panikas lēkme, jā, un viņi tur raudēja kādas 2 stundas, teica, kad es ielīdu pa logu, lai gan man bija konsens, kad es drīkst līst pa logu. Bet jā, ja sākās panikas lēkme. Bet par to, pohu es to uzzināju tikai pēc tam, kad es nācu atpakaļ uz savu viesnīcu. Es viesnīcā biju pēc stundas, laikam, savējām. Es satiku kaut kādu krievušku, sāku dejot ar viņu valsi. Tu māki dejot valsi? Es māku dejot valsi. Ātro valsi? Visus gan jau. Man bija obligātā dejošana, ok. Tu dejoji ar viņu? Dejoju valsi. Tālāk es neatceros. Nokļuvu savā viesnīcā. Es guļu gultās, tas jau neko, es jau viss, es guļu, es vispār mierīgs. Un vadītāji gulēja mūsu viesnīcā, mums vienā numuriņā. Viņi sāk man lasīt morāli, kaut ko bļot virsūs, tāds pohuj, kāds tā ir pie... Man pilnīgi pie dirs, Un man liek,
kaut kādu huņu mazgāt, grīdas sāka likt mazgāt ar samšit, Hūzini, kas tu grīdas jāmazgā, viņas jau tā bija netīras. Tā kā punishments vienkārši tā. Jā, ko es izdarīju? Neko neizdarīju. Es ielikšu bildes tajā podkastā. No tas viesnīcas, tas ir jāredz. Tu mazgāji grīdas. Es mazgāju grīdas. No to ir laikam... Nē, nebeidzās. Es aizgāju uz kebabu. Man apisa. Es samaksāju 2 reizes vairāk nekā vajadzēja. Dzēru kaut kādiem fisumiešiem šņābi uz stūri. Aizgāju atpakaļ savu viesnīcu. Man bija jāgara pudeli. Satiku kaut kādus 7 čehus. Es viņam pārdevu savu jāgara pudeli. Es viņam teicu, ka ir rītīgs tuss iekšā manā numuriņā. Kaut 7 random džeki, viņam kādi 30 gadu laikam bija. Kaut 25, 30. Pohu. Pārdevu savu jāgara. Un saka, pārtī. Viņi jau nāk iekšā, bet tur visi jau guļ, tā kā visi tumšs. Un tā rasnā smirdīgā kūce viņas izmeta ārā. Es gribēju atdzīvināt, lai tuss, normāls tuss, sākās. Cik bija pulkstens? 4 vai 5. Tad jau tas. Safe, jā, vispār neviens problēma. Nākamais stāsts, ka kaut kas noticis trāks. Labi, ne tik trāks, bet nākamajā dienā tas likās trāki, kad es skatījos, ko es esmu darījis. Bet es visu atceros. Vienkārši tajā brīdī tā. Pulkstens kad 11, 12, visu veikalu ciet, mēs esam Itālijā. Es nezinu, kur mēs bijām Itālijā, bet mēs bijām Itālijā. Tas ir pats svarīgākais, ka mēs bijām Itālijā. Mēs ejam dzert kā kaut kādā parkā. Nē, mēs aizgājām. Mēs jau esam pārpisušies. Henrijs salicās kaut kādiem 20 krieviem. Labi, 15. 15 krieviem pa kaut kādām sankcijām. Tāds, ka tieši karš bija sācies. Jā. Vai pa vidu. Apšim, nesen. Apšim, Henrijs sadirsās. Jā, man bija jāskaidrojas, kāpēc viņš sadirsās. Man bija tas dusmīgais krievs jānomierina, bet viņi seja krievi, viņi tā kā ļoti sakarīgi krievi, tā kā es still kontaktējos ar viņiem dažreiz. Es izglābu Henriju, lai viņš nedabūtu pa galvu. Mēs ejam meklēt pīcu. Henrijam vajadzētu iedot pa galvu vienkārši. Viņš ir dabūjis pa galvu. Viņam vajag vairāk. Viņš ir dabūjis pa galvu. Es nespēju, ka viņš vēl nav dabūjis pa galvu. Mēs aizējām uz pīcu. Mēs atrodam kaut kādu baigi labo dīlu, ka kaut kāds metrs reiz metrs vai metrs reiz 2 metri pīca pa 12 eiro ķipa. Un viņi bija ļoti fucking garšīgi. Tikai nākamajā dienā skatījos snaps, tur bija kaut kāda zivju āda, kaut kādas sēnes. Opšam, kaut kāda dirsa salikt uz tās pīcas. Vienkārši viss, kas bija palicis pāri, viņiem to neuzmet uz tās pīcas. Jā, principā. Bet bija tik garšīgi. Okay. Tad mēs ejam pa parku, mēs satiekam kaut 6 čigānus. Viņi nemāk angliski. Bet Henrijs māk kaut ko serbisku un kaut ko albāniski. Jā? Es nezinu, kāpēc viņš māk. Bet kaut ko mēs sarunājām. Just in case, vienkārši. Mēs sākām dzert, viņi teica, viņam ir rīt skola, ok, nedzēram. Okay. Bet mēs sakām, mums vajag alkoholu. Tā kā veikali jau ciet, ja kāds alkohols. Mēs ejam, viņi mums palīdz, viņi mums aizved līdz kaut kādam veikali īpašniekam, kurš ir albānietis. Un Henrijs izdara šitā viņam un pasaka kaut ko albāniski. Ja? Kaut ko vienkārši pasaka albāniski. Viņam vispār neko nesaprot. Un teica, ka viņš tā pateica, viņš aizved uz veikalu, atvēra veikalu, pārdeva mums alkoholu un cīgas Henrijam. Un mēs nonācām atpakaļ autobusā drošībās. Nezinu, kā mēs tikām līdz autobusam. Labi, Barcelona, Spānija, tur vienkārši žoga dahujā naudu. Un tā kā tas mans pirmais brauciens bija kā, ceļojums ar homiem, kā bez vecākiem. Manam čomam nozaga iPhone. Man nozaga 200 eiro. Un tas arī laikam viss. Kas pa iPhone bija? Tajā laikā pēdējais labākais iPhone. Nu, šeit 13. bija tajā. Pirms 2 gadiem. Jaunākais. Gan jā. Kas 12. varbūt? Jā. Kaut kā tā. Ok. Es vēl esmu bijis Lisabonā. Portugālē. Sēju dienas satiekot šiep no savas skolas vecās, mēs bazirējam. Un mēs kaut kādā dirsā kempingā esam. Tas kempings bija dirsā, tur kā kaut kāds skautu nomet, tur kā tolets principā nav. Tur tolets ar sūdiem izmērēts siena, viss kaut kas tāds. So mēs noierējām savu māju. Tur bija vēl 5 čiepas laikam. 4. Ne, 5 laikam. Atmiņas zuda. Es aizēju tur,
Mēs zvanām, kur jūs esat. Tad mums kaut kāda nēģa ir pieksās. Viņi mums nelaiž vaļā, pie dirsā. Un jā, man bija jāiet līdz krastam. Apšam 30 minūtes kaut kur ar kājām. Skaidroties nēģerim, kāpēc viņi aizteik mūsu meitu, kad tas ir mūsu... Nē, viņas nevarēja. Viņām kāja nav. Viņas nevarēja aizskriet nekādīgi, teica, ka viņas dzēra, un viņi nelaida viņas vienkārši vaļā. Uzmācās viņām. Es gāju skaidroties, viņi šķili palaida. Jā. Vēl. Pagaid, jūs ar autobusu braucāt, jā? Ar autobusu. Viņš ir nokāries daudzās vietās. Jā, mēs Barcelonā palikām ilgāk nekā vajadzēja. Mēs gan nokavējām savu autobusu, kurš mums aizvest tālāk. Kā jūs viņu gan iznokavējāt? Mums teica, mums ir visi dienēts tagad par Barcelonu. Mēs aizbraucam stundu pastaigām. Mums saka, pēc 20 minūtēm izbraucam. Vai pēc 40. Līdz turēja vietai stundu, kad 20. Ak, Dievs. Kā jūs paspējāt? Maģija. Magic. Es vēl nezinu, kā mēs paspējām. Mēs nokavējām, bet mūs gaidīja. Gan arī izgaidīja, mums negaidīja, viņi jau sāka braukt. Es vienkārši... Jā, mēs skrējām, jā. Stop. Jā, kaut kas tam līdzīgs. Vai tu esi kādā valstī sakāries ar kādu? Tā kā citā valstī? Nekad, citā valstī nekad. Neviens no mums nav tā kā citā valstī kā jūs. Neviens? Pat ne Henrijs? Nē. Es neesmu redzējis, ka kāda... Ok, es nē, bet mans šim draugs pirmajā ok, ne draugs, viņam 30 gadu vai 35, jā, kaut kur tā. Viņš man ļoti daudz ko iemācīja īstenībā par vielām un kā izplatīt un kur pirt viņas un tā tālāk. Viņš bija dīlers, izbijis dīlers, viņš mētāja koku kādreiz un tā tālāk. Un, jā, viņu mēģināja apzakt. Viņš dzēra alu klubā. Viņš aiziet kaut kur prom, nāk pēc tā alas, un viņš sāk štirīt, tur bija MDMA ielaisots. Un viņš iznāk ārā no tā kluba, un trīs kaut kādi čigāņi sāk viņu sist un apzakt. Viņš viņus vienam rītīgi iemauc, viņš kādus divus izslēdz vienkārši. Viņam beigās nozaga tikai ID karti un 50 centus. 50 centus, jā, viņam neko neizdarīja, viņam pa telefonu nāņēja, viņš vienkārši narubīja viņus divus. 3-1, un tas viens kaut kur aizskrēja prom. Viņi neko nedabūja no viņa, bet viņš tik sasist rītīgi. Viņam vēl tīģerots ieko dabās kājās. Zini, kas tīģerots? Ne. Tīģerots ir tāds otrs, kurš kož tikai vīriešiem. Un ja viņš iekož tev uzpamst kā visa kājas, viņš tev iekož kaklā, to principā esi beigts, jo tev uzpamst visi tā kā dirsā. Un tā ir tieši sezona, ka viņi tā kā ir ļoti aktīvi. Viņš tieši jā, tur vairākiem bija iekoduši tīģerodi. Kāpēc tieši vīriešiem? Kož tikai vīriešiem, stūdien. Tad būtu safe braukt. Jo es sabijos, kad es biju Venecijā, un tur tieši ir laikam viņi. Visiem kā, tur ir odi, un visu kā, uz mums tikai ir viena fujeku. Un veicinājumi vispār nav odu, mēs tādi, bļāģi, dirsā. Vai vienkārši stāvēt aplītīt čikas apkārt un netiks klāt? Bet mums neieko pa principām, mums ļoti paveicās. Ok, kas ir bijusi vissliktākā vieta, kur tu esi bijis? Tā kā nekad tu tur nebrauc, pat ja tev maksātu. Maroka. Man ļoti patīk Maroka, bet man ļoti nepatīk Marokas cilvēki. Ok, bet tu tur tā kā aizbraukt vēlreiz? Nē. Ja tev samaksātu? Gan jau, kad es aizbrauktu, bet nav tādas vietas, kur es bijis un tur tā kā dirsā. Varbūt es neaizbraucu. Nē, es visu varu braukt, ja man maksātu. Nu, ok. Jā, es visu aizbraukt, ja man samaksātu, jā. Nu, ja bet ja man nemaksātu, es braucu gan jau. Labi, uz Āfrikas valstīm kaut kāda Centrāla Āfrika, Nigērija, visu tās valsts. Tur es gan Somālijas negribētu tur būt. Man tur nogalināt. Prosta aizbraukt un tā nogalināt. Jā, viņi galina visus melnos, baltos. Melnos. Jā. Viņi sev viens vai galina, tā kā viņiem tāds. Ja vienkārši reku Eiropietis, mēs viņu turam hostedžā, spiežam ārā miljonus, un tad mēs viņu atlaižam. Nu, ja viņi neatlaiž, viņus nogalina. Nu, ļoti bieži viņus nogalina, jā.
Par to vienkārši nerunā, bet ja runā, tad ļoti klusi, un tev jāzina, kur meklēt informāciju. Un tas nav tik kā meklēts. Tas ir ir tā noticis Friend of a friend Jā, information. tieši tā. Vai tev vai kādam draugam ir kādreiz piedraudāts, ķipa, tā kā, ja mēs tagad tev turēsim, ja tu, tā kā, mēs nelaidīsim tev prom, ja tu nesmaksās, ķipa? Gan drīz. Marokā tā notika. Tev? Ne man, bet džekiem, kas tur bija, viņi kaut ko kurīja hašu virs policijas iecirkņa ar kaut kādiem bandītiem. Un tad viņiem prasīja, davai 300 eiro, vai mēs nelaižam ārā. Jo tur ir tāda dirsā. Viņi visi ļoti friendly, jā, visu uzsaucam, tev tāds, davai štuku maksā. Vai mēs tev nogalinam. Un tev nav izvēles, tev jāmaksā štuku. Nē, protams. Jā. Un tā ir noticis ļoti kā mammas paziņā, viņai bijuši tajās pilsētās, visu kopā. Jā, apšam gan Fueks nānāca atpakaļ no viesnīcas, bet šeit viņš nānāca uz viesnīcu. Tāpat kā notika mums tur. Apšam tur bija, tur ir dirsā. Ja tu neesi NPC un tu visiem runāt un draudzēties, tu nānāks mājās vienkārši. Un tad tev jāizliekās kā NPC vienkārši. Jā. Tu ej savu ceļu un viss. Un Nerunā nevienu pa ceļu. Jā, tur kā tās meitenes, ar ko mēs bijām, viņas tā kā iet hijabos, lai nerada sevi, viņām tāpat iet kaut kā 40-gadīgi vīrieši, adopt me, please, take me to Europe. Opšam, tur ir zaudārs vienkārši, tur ir žoska, tur ir dirsā. Bet vajag aizbraukt. Bet es neiesaku. Vajag aizbraukt, bet tu neiesaki. Nav 100% garantija, ka jūs atbrauksiet. Tā es to domāju. Nelaižot savus bērnus uz Āfriku. Tu domāji, kāda vecāka skatīsies šo? Jā, ka manēja. Nelaižot mani uz Āfriku vairs. Jā, man ir plāns uz Eģiptu aizbraukt. Nē, man nav plāns īstenībā nekur aizbraukt uz Eģiptu šogad. Bet var aizbraukt. Tāpēc, ka viņš šogad taisa braucienu uz Eģiptu. Un tu brauktu? Jā. Tāpēc, ka tas ir vēl tā kā krūts trips, tāpēc, ka... Nu jā, tur būtu krūts trips uz Eģiptu, tāpēc, ka tas Fueks ir tā kā vietējais. Viņš tā kā dzīvojis tur, vairākus gadus, un viņš visu zina. Tā mēs nebūtu basēnā tā kā visi, un neredzētu piramīdas, mēs visur būtu, Ja viņš izvest tā kā visu pilsētu, jā, visu valstu viņš izrādīja, nevis basēnus. Tas man ļoti rigaro, cilvēki aizbrauc kaut kādu Turciju uz Eģiptu, viņi vienkārši redz basēnu. Tas neskaitās, ka tu esi bijis Eģiptē. Sēdi jūrmā savā basēnā. Tu neesi bijis Eģiptē, tu vienkārši biji basēnā un viss. Tu aizbrauc citu pilsētu, lai pasēdētu basēnā. Aizbrauc citu valstu. Vai tu vari nosaukt visas valstis, kur tu esi bijis? Vai tu vari atcerēties? Es varu nosaukt visas valstis, jā. Tev ir pierakstīts? Man ir pierakstīts. Un man ir pierakstīts, kas nevar atcerēt. Es pat nezināju, tur ir visas valstis, ko es tā kā bijis. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Mēs neatbalstam. Dažreiz. Un es noteikti neesmu pierakstījis visas pilsētas, kuras es bijis, bet mēģināju. Kā es nosaukšu gan pilsētas, gan... Okay. Es biju Lietuvā, Klaipēdā un Viļņā. Tas ir viss. Es biju Polijā. Arī, jā. Es biju Austrijā, Vīna un Zalcburga. Es biju Krievijā, Maskavā, Pēterburgā un Pētergofā. Es biju Ukrainā, Krimā. Es biju Itālijā, Roma, Venecija, Florence, Verona un kaut kas vēl daudz. Es biju lielāko daļu Itālijas izbraucis, principā. Spānija, Barcelona, Alicante, Saragosa, Murcija, Valencija, Žirona. Varbūt vēl kaut kas. Florencēs varbūt tas bijis, man šķiet. Spānijā es ļoti daudz kur bijis, bet es nezinu vietas kā nosaukums. Es neatceros. Portugālē es biju Lisabonā. Varbūt vēl kādā pilsētā, bet es to nezinu. Es biju Francijā, Nīca, Kannas, Parīze, Tulūze, Verseļa, Dunkirka. Tad es biju Monako, es biju Vatikānā. Es esmu it kā bijis Anglijā, Gibraltārā es biju. Tad es biju Čehijā, Prāgā un Brno. Runājot par Brno, man uzlika tur sodu. Mēs bijām ar Henriju un vēl vienu man čomu. Mēs dedzinājām kaut kādu kuņu pie baznīcas.
Un mums sanāca policija un uzlika sodu. Un to visu redzēja autobusu, un mēs tad, ka mēs kaut kādi bandīti esam. Bija tāda sajūta, ka visi skatās kaut ko, visi jautā, ko jūs dariet. Un sods bija 800 kronas. Uzmini, cik tas ir apmēram. Kā 20 eiro? Mazāk. 10? Mēs samaksājām 3 eiro no katra. No šim nekas, bļaļ. Tad Ungārijā, Budapešta, Slovākijā, Bratislavā, Beļģijā bijis Brīsele, Brūža, Genta. Varbūt vēl kaut kur. Gan jau, ka vēl kaut kur es bijis Beļģijā. Tas bijis Marokā, Fēsa, Marokeša, Kasablanka, Zilā pilsēta. Es neceros, kā viņi sauc to Zilo pilsētu. Un Agadīra, un tad tas bija Vācija, jā, Berlīnā. Tas tā kā... Apmēram viss, kur esmu bijis. Apmēram. Es nezinu, cik precīzi, bet man šeit es vēl kaut kur bijis. Varbūt tas bijis par Slovākijā vai Slovenijā, es nezinu. Kur Eiropā tu vēl neesi bijis? Eiropā. Es neesmu bijis Skandināvijā. Jā. Augšā. Es neesmu bijis Igaunijā. Vat kā tu esi apceļojis praktiski visu pasauli, un tu neesi bijis fucking Igaunijā? Igaunijā. Tas tepat ir. Es cenšos tur nebrauc, kā cenšos brauc. Uz Uzbekistānu, Tadžikistānu, Indiju, uz Āzijas valstīm kaut ko interesantu. Jā, es neesmu bijis Balkānos. Es neesmu bijis Horvātijā. Un tas principā viss, jā. Kaut kāds 15 valsts pietrūka, vai 10, moši mazāk. Vai es apsakot visu Eiropu. Jābrauc būs. Maltā neesmu bijis. Tā kā Filipīnas tur lejā. Azija? Jā. Neesmu bijis Azijā. Vispārīgi? Nekad neesmu bijis Azijā. Nu, labi, Krieviju ieskaitīt kā Āzija, bet es biju Krievijā, Eiropas daļā, so tas skaņi neskaitās. Ne, bet actually vasarā jābrauc kaut kur. Ģipā Čehija, Horvātija. Mums bija ar vecākiem plāns braukt, bet viņi gaida, ka es nokšu tiesības. Tā, lai viņiem nav visu laiku jāstūrē. Lai mani var pielikt pie stūras. Es esmu diezgan daudz no turienes, ko dzirdējis, kas tur notiek, un tur ir... Dirsā? Nezinu, tur tā kā koruptēti menti, korumpēti menti. Weird. Jā, viņi tev, vai nu viņi tev aņem pasu, un tev ieliek kā cietumā, vai tu maksā štūku. Nu, loģiski, tu maksā štūku. Tā kā jātur daudz nākam tā. Jā. Jābūt prepared. Viņi aizved tev uz viņi novāk savu formu, iesēdina tev mašīnā, aizved tev uz bankomātam, tu izņem naudu un viss, jā, tas brīvs. Un tad skaidrā vienkārši jātur naudu. Uzreiz iedod, var brauc tālāk. Ok, viss šo, braucam tālāk. Bet tajā policija, kas tev apzaugs, varbūt? Nu jā. Tā ir policija, kas tev apzaugs. Tas ir mēs starp jebkurā gadījumā, bet... Tā kā vismaz tev nekur nav jābrauc. Tā kā tur ir skaidrā nauda. Jā. Nē. Turpin savu tripu tālāk. Vai nu vienkārši nebrauc tur, bet tur vajag aizbraukt. Bet vai ar vietējo kaut kādu tev vajag aizbraukt tur. Kādu, ko tu pazīsti tur. Uz Nīderlandi jābrauc. Nāsmu bijis Nīderlandē, jā. Nāsmu bijis. Jābrauc uz Nīderlandi. Tu ir skaisti. Amsterdamā. Un es braukšu uz Nīderlandi kaut kad maijā. Vai kā mums sanāk maijas. Bet... Es nezinu, tu tā tad narkomānu valsts. Tu izbrauc vienkārši lietot narkotikas. Nu, kurīt, jā. Tur ir skaista pilsēta, bet tur tie cilvēki vienkārši slēgt, kurīt. Tie cilvēki ir tādi diezgan nedraudzīgi. Tā kā viņi smaidīs tev pie ielām, bet viņi nerunās ar tevi. Tu pienāks klāt viņiem, viņi aizies tālāk. Nu jā, pareizi. Svetāli dara Latvijā. Tā kā tu pienācis klāt apšīs kaut ko? Jā. Nu, bet? Jā, ļoti bieži. Ko viņi tev prasa? Kāds directions? Jā. Un tu vienkārši ejam? Nu, es parādu kaut kur. Es nesaprotu, ko viņi... Jā, godīgi. Nezinu. Šeit. Viņi man teica, viņi man prasa, kur jāiet, es vienkārši parādu. Man jāsaprot. Vienkārši parādu, lai atpašās. Bet
Tagad ir tā kā Google Maps parādījis, kur tev jāiet. Cilvēkiem nav internets. Mobilē dati. Ļoti daudz, kur ir publisks internets Rīgā tīpaši. Nu, ja tu esi Maskačkā, nu, es uzzinu. No, okay, man bieži Maskačkā ir jautājuši, man ir mēģinājuši apzakt Maskačkā. Es staigājos pie Maskačkā. Es kind of dzīvoju pie Maskačkā, mans čoms dzīvoja tieši pie Razdīvu alkas. Zini, kas ir Razdīvu alka? Razdīvu alka ir tas tunelis, ķipā, kas tie Ģertrūdas iela, un tad sākās Mieradārs. Tāds, nekas tur nav. Mums mēģināja apzakt kaut kādu sīkie, kaut mazāk par mums. Mēs gājām 3. klasē vai 2. Mums kaut kādu sīkie mēģināja trubas noņemt, bet tā kā es saku, ejam, viņus sist, what the fuck, bet viņiem tā kā noteikti kaut kāds vecāks brālis, kurš mūs pēc tam sasist, jo viņi noteikti nav viena, paribam kaut kāds kūkauts, tur viss dirsā. Jā. Vēl bija tāda banda Maskačka kādreiz, kas nāca uz mūsu spotu, kur mēs kādreiz tusējām Baronā. Mums bija Barons Strojka, OG sapratīs. OG cilvēks sapratīs. Un, jā, viņi nāca vienkārši zaga telefonu, zaga skūteru, zaga visu, ko viņi varēja. Jā. Dažreizēji nedabūjām atpakaļ tos telefonus un skūterus, bet Jūs ar skūteriem braukājāties? Jā, mēs bijām kā 20-30 cilvēki, kas rītīgi katru dienu tusēt. Katru dienu vasarā. Nu, labi, ok. Man bija 13-14, tad arī sākās viss pirmais alkohols, pirmās kaut kādas cīgas, pirmie veipi, kamā nav krimināla atbildība, tikmēr visu mauc vienkārši. Pēc tam jau nomierinājos. No 14 jau pie krimināla atbildība. Nu jā, teicu, tu pirms 14 gadiem. Jau kādās 12, veipiņš, let's go. Jā, es atceros, bija tāds zaļš veips, tāds liels, kaut kādā 80 vati,